Asociācija Mājoklis tika dibināta 3 gadus atpakaļ. Dibinātāji bija 15 uzņēmīgi, drosmīgi un apņēmīgi biedri, kuri saprata, ka ir vajadzīgs apvienoties, lai varētu palīdzēt, atbalstīt dzīvokļu īpašniekus un dzīvokļu īpašnieku biedrības jautājumos, kas saistīti ir ar namu pārvaldīšanu. Gan pārvaldniekiem ir problēmas, gan dzīvokļu īpašniekiem, gan biedrībām ir lielas problēmas. Mēs gribam to visu šos cilvēkus apvienot un kopīgi risināt un attīstīt šo jomu. Iesaistīties, lai tomēr beidzot likumdošana, kura saistīta ar pārvaldīšanas procesu, tu pieņem likumus un iesaistās tie cilvēki, kuri ir praktizējuši, kuri zina, kas tiešām notiek, tā teikt, darbā, dzīvē. Mēs jau tagad piedalāmies darba grupas, jā, un tomēr mēs arī izdosies mums un mēs būsim sadzirdēti. Uzdevums visiem mums ir vienāds – attīstīt, uzlabot to nozari Latvijā, pilsētās, lai visiem tas kļūst nevis par kaut kādām sāpēm, bet par sadarbības un attīstības jautājumiem. Tas ir ēku tehniskais stāvoklis, atjaunošanas, kaut kādas modernizācijas iespējas, lai pielāgotu mūsdienas prasībām, gan energoefektivitātes, gan arī tehniska stāvokļa jautājumos. Viena no nozīmīgākajām lietām, ko asociācija Mājoklis ir paveicis, ir pieredze. Pieredzes braucieni šeit Latvijā, tepat Liepājā, Valmierā, kas ir bagātinājuši pieredzi un devuši jaunu impulsu dažādām jaunām aktivitātēm mūsu biedru vidū. Starptautiskā pieredze, tie ir regulāri braucieni uz Igauniju, skatoties, kā tiek pārvaldītas un apsaimniekotas un atjaunotas mājas. Sadarbībā ar Lietuvas ekonomikas ministriju mums būs iespēja iepazīties ar tiem māju atjaunošanas projektiem, kuri šobrīd ir aktuāli Lietuvai. 3 gadu laikā pats galvenais, ko mēs esam panākuši, tas ir mūsu biedri. Un to, ka viņi ir ar mums, viņi ir asociācija, viņi ir mūsu spēks, mūsu dzinējspēks. Viņi ir tie, kuri liek gan valdei, gan visam izpildu institūcijām aizdomāties, kādas lietas rūp katram no viņiem un kādas lietas ir svarīgas visai nozarei. No pats par sevi ir arī konkrētas lietas, kuras mēs vērtējam ļoti augstu, un noteikti tā ir mūsu ikgadēja konference un arī konkurss sakoptākais daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas pagalms. Lielākais ieguvums, ko es noteikti varu pieminēt, ir iepazīšanās ar domu biedriem, asociācijas biedriem, instrumenti, kādā veidā mēs varam apmainīties ar informāciju, viens otram palīdzēt vai atbalstīt, juridiski kaut kādi jautājumi, dažādi semināri, lai vairāk un vairāk dzīvokļu īpašnieki saprastu, kādi ir pienākumi, kādas ir tiesības un iesaistītos tajā visā, jo patiesi vienīgais boss daudzdzīvokļu mājā ir paši dzīvokļu īpašnieki. Šis atbalsts dzīvokļu īpašniekiem šeit ir vienmēr atrodams. Tas ir gan dokumentu formā, gan čatā kopējā, kur mēs izlīdzam viens otram ar dažādiem padomiem, dažādu situāciju risinājumiem, kur šis atbalsts ir nozīmīgs un būtisks. Tie dzīvokļu īpašnieki, kuriem ir vajadzīgs atbalsts, jebkuri domā par to, kā labāk pārvaldīt māju, kādu pārvaldīšanas modeli izvēlēties, noteikti aicinām pievienoties asociācijai, rakstīt, sūtīt savu varbūt pieteikumu. Jūs šeit saņemsiet atbalstu, pieredzi un motivāciju darboties.